Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmierā izvadītas starptautiskas apmācības uzņēmējiem par iekļaujošas darba vides veidošanu. Reizē ar zemes maksas īres namu būvniecību Valmierā jaunas daudzdzīvokļu mājas būvē arī privātie uzņēmēji. Mini-zoo Mežiņi ar uzņēmēja darbības atbalsta programmas Zīle finansējumu tapusi jauna kafejnīca, bet savu 10 gadu jubileju ar kino un velo braucieniem atzīmē dzīves stila festivāls Kino Pedālis. Lai veicinātu iekļaujošas darba vides attīstību, norisinājās starptautiskas apmācības, inovatīvas nodarbinātības prakse, darbinieks kā pakalpojums. Tajā ar savu pieredzi dalījās gan uzņēmēji no Latvijas, gan arī Zviedrijas, bet plašāk par šo tematu stāstīsim jau turpinājumā. Lai atbildētu uz aktuālajām darba tirgus vajadzībām un veicinātu iekļaujošu darba vides attīstību, Valmierā tika rīkotas starptautiskas apmācības, kurā piedalījās dažādu uzņēmumu pārstāvji. Viena no vietām, kur ir iespēja strādāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir uzņēmums SIA Sano. Pieredze mums ar cilvēku ar tādu garīgu rakstura traucējumiem, bet, protams, viņš varēja pats par sevi parūpēties un darīt lietas, bija arī tāds aicinājums. Viņš dzīvoja visu mūžu pansionātā, bet viņš bija izvēlējies tā kā pamēģināt apgūt arodu tieši veļas mazgāšanā un tādā jomā. Mums no sākuma tas likās tā grūti varbūt, likās, kā tas būs puisis, jo pārsvarā šo darbu veids lielākoties sievietes, bet mēs piekritām šim projektam. Nerad dzirdēts, ka cilvēki, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, saskarās ar grūtībām brīdī, kad viņi vēlās atrast darbu. Tiek gan uzskatīts, ka mūsdienās uzņēmēji ir pretīmnākoši un cenšas nodrošināt šādiem cilvēkiem darba vietas savā uzņēmumā. Ties gan ir arī gadījumi, kad meklējot darbu, cilvēki ar īpašām vajadzībām saskarās ar atteikumiem. Runājot par darba devēju attieksmi, es aicinātu Latvijas darba devējus. Es zinu par standartiem, es zinu par prasībām, izglītību, norādīt CV un tam līdzīgi, bet īstenībā es aicinu tomēr, neskatoties uz to, ka varbūt nav pietiekama izglītība vai kaut kas liek domāt, ka kaut kas nav īsti pareizi tajā formālajā CV veidlapā, tomēr uzaicināt uz sarunu. Tikšanās ir vienmēr labāka nekā ignorance. Runājot jau par šādu veidu mācībām, sanākušie uzskata, ka šī ir ļoti vērtīga pieredze, kurā jomas speciālisti, sanākot kopā, var apmainīties ar pieredzi, nodibināt sakars nākotnē. Kā arī viennozīmīgi, šī ir lieliski iespēja iemācīties ko jaunu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi vispār runāt par šo tēmu, kas ir iekļaujoša darba vide, ņemot vērā, ka sabiedrībā ir dažādas mērķa grupas, kas joprojām nav iesaistītas darba tirgū. Līdz ar to, man liekas, sākt runāt īpaši Latvijā par šīm tēmām ir ļoti svarīgi. Tā teikt, iesildīt uzņēmējus par to, ka jā, ikvienam ir iespējas būt daļai no darba tirgus. Vienkārši mums pašiem ir jābūt atvērtiem, tātad veidot to darbu tik nedaudz citādāk. Es aicinātu tiešām mācīties no labākajiem, kas ir šajā jomā, un tie ir Skandināvija. Un man prieks, ka tas notiek Valmierā un tas notiek šeit, Solī, un ka mēs tomēr virzamies uz šo iekļaujošo sabiedrību un iekļaujošo darba vidi. Apmācības apmeklējušie uzņēmēji izsaka cerību, ka arī nākotnē šādas nodarbības notiks arvien biežāk, gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Jau esam stāstījuši, ka Valmierā norisinās zemes maksas īres namu būvniecība, bet līdz ar to jaunas daudzdzīvokļu mājas būvē arī privātie uzņēmēji. Nākamajā sižetā ielūkosimies, kādas mājas top un kāda ir ieinteresētība par tām. Pirmās divas privāto uzņēmēju Valmieras būvnieku būvētās daudzdzīvokļu ēkas savus iemītniekus jau ir uzņēmušas. Šobrīd pilsētā top vēl 2 daudzdzīvokļu nami. Pēdējo gadu laikā priecē tas, ka tiešām ir arī privātie investori atraduši par iespēju un droši vien, kad izpētot esošo situāciju, ir arī uzsākuši savus projektus. Viens ir Rubens ielā, 5 stāvu daudzdzīvokļu ēkas. Principā tajā vietā, kur bija uzsāktie ēka ar jaunu projektu, ar jaunu domu, droši vien atbilstoši mūsdienu situācijai, viena ēka. Un otra ēka ir Gaujas krastā, var teikt, ekskluzīvā vietā. Tur būs to dzīvoklīšu būs mazāk, bet droši vien, ka tur atkal vieta ir ļoti pievilcīga. Šī ten ir tā māja, kas būs mums.
Un šis ten ir tā vieta, kur tagad notiek tikai uzbērums smilšu. Un tad perspektīvai vēl tādas pašas 7 mājas ir LVKV taisās attīstīt arī šo ten. Tad pilsēta arī šo vietu savedīs kārtībā ap to dīķīti un to visu. Un šeit arī tiks izbūvēta iela. Un promenāde būs ga pašu šo ten Gaujas krastu. Tur būs 10 dzīvokļu dzīvojamā māja, kas ir 4 stāvos. Un klāt vēl pie tās mājas būs individuālais stāvlaukums, elektroauto uzlādes vieta un būs arī piknika zona pašiem sava, un tā teritorija tiks arī iežogota ar sētu. Padomāts ir arī par to, lai ēka kvalitatīva un ilgi kalpotu. Viņai tādi fundamentāli materiāli tiek pielietoti, kā fibo bloki 5. klases, ja? Monolītie pārsegumi, kas ilgi spēlējošie materiāli. Te nav nekas tāds, kas pārēķināts uz 30 vai 50 gadiem. Te es domāju, ka viss 100 gadus var droši eksploatēt. Būvnieki arī atzīst, ka daudzdzīvokļu māju būvniecība ir arī savā ziņā izaicinājums. Jo mēs visi citi jau bijām darījuši. Rūpnieciskās ēkas cēluši, tur veikals un visu tādas lietas. Un mūs arī pamudināja LKV attīstīt šo biznesu, jo nekad jau nevar zināt dzīvē, kas būvēsies un kas nebūvēsies. Kaut kad jau arī varbūt būs jāpieslēdzās vairāk pie daudzdzīvokļu māju būvniecības, un mēs vienkārši domājam, ka kaut kas tad ir jāsāk darīt šai virzienā. Jāteic, ka jau šobrīd, kad ēka vēl tikai ir būvniecības stadijā, interese par dzīvokļiem ir ļoti liela. Ja godīgi jāsaka, kad pirmie 2 dzīvokļi augšējos stāvos jau bija norezervēti, pat tad, kad mēs vēl nebijām neko sākuši darīt. Un tad mēs tā baigi negribējām izlikt, kamēr nekas nav izdarīts, to pārdošanu reklamēt, un te, ka mēs jau pamatiem bijām kārtībā, tad mēs sākam arī tirgot, diezgan strauji cilvēki interesi ir, jo tas tāds vairāk tāds kā individuāls projekts ir. Par interesi nesūdzas arī būvfirmā Aimasa, kura būvē 53 dzīvokļu ēku Jāņa Enzelīna ielā. Būvfirmā stāsta, ka izšķirties par daudzdzīvokļu mājas būvniecību licis gan savas pilsētas patriotisms, gan arī tas, ka veiksmīgs ir bijis pirmais projekts. Un, protams, galvenais faktors jau ir tas, ka ir ļoti liela interese par dzīvokļiem. Valmiera ir attīstīta pilsēta. Šeit trūkst mājvietas, līdz ar to otrreizējā tirgu dzīvokļiem ir ļoti augsts cenas, kas jau sāk tuvināties jaunu dzīvokļu cenām. Līdz to cilvēki ir gatavi pirkt jaunus dzīvokļus, un arī bankas ir gatavas finansēt. Ēkā būs dažādu veidu dzīvokļi, sākot no 1 istabas līdz 4 istabu dzīvokļiem. Būs arī lifts, kas atvieglos nokļūšanu mājoklī gan cilvēkiem gados, gan ar kustību traucējumiem. Rezervācija sāksies visticamāk jūnijā. Būs iespēja rezervēt konkrēti, jau uz papīra rezervēt to dzīvokli, vai arī gaidīt, rudeni, kad būs mājas karkas un kad jau var iztaigāt un saprast tās aprises un puses. Bet šobrīd tiešām tā interese ir ļoti liela. Šī ēka top vietā, kur kādreiz jau bija iecerēta daudzdzīvokļu māja. Sākām rakšanu, tad uzdūrāmies, ka tomēr ir šie vecie pamati apakšā visi, un līdz ar to viņi tika demontēti, sadrupināti. Un tad pašreiz esam uztaisījuši būvbedri un notiek pamatu pēdas stiegrošanas darbi. Bet pēc tam ir plānots, visa māja vispār būs no saliekamā dzelzbetona, kas dod ātrāku tempu mājai tapt. Un tāpēc ir tā doma, ka tā kā tas viss būs tāds ātrāks process, tad varētu būt, ka kaut kādā jau rudenī jau būs redzams ēkas aprises, kā tā ēka vispār dabā jau izskatīsies. Gatavu šo namu būvnieki sola nākamā gada vasaras vidū. Valmieras novada būvvaldē atzinīgi vērtē to, ka kādreiz būvēt sāktas un vēlāk pamestas būves nav grausti pilsētvidē, bet pārtop jaunos namos. Visi tie 3 objekti, kas ir Valmierā, visi ir būvfirmām. Viņi paši paņēmuši, paši arī būvē, un acīm redzot, arī tās investīcijas ir drusciņi citas. Jā. Viņi paši kā celtnieki to var izdarīt. Viņi paši rēķina un paši sev droši vien, kad nekādas naudas virsū nerēķina. Jā. Tā kā viņi paši arī var aprēķināt ļoti precīzi gan izmaksas visas, gan arī to, ko pēc tam viņi var iegūt no tā visa. Būvnieki atzinīgi vērtē to, ka bankas kļuvušas pretīm nākošākas. Viss jau atkarīgs tajā finansējumā, jo tā pati būvniecība kā process, viņš jau neatšķirās šeit vai Rīgā. Materiāli tik maksā, darbspēks maksā, tas vairāk ir tā cilvēku pirktspēja, banku finansējums, arī tas ģeopolitiskais, ka
situācija, kad cilvēki jūtās droši, kad viņi ir nevis pietaukt to naudiņu sev, jo nezinu, kas būs rīt, bet viņi ir gatavi investēt jaunos dzīvokļos, jaunās mājās. Bet, lai privātie attīstītāji būtu ieinteresēti vēl jaunu dzīvokļu ēku būvniecībā, svarīga arī pilsētas ekonomiskā attīstība. No banku viedokļa tas tikai loģiski, ka tas liels risks uzņemties kaut ko tādu. Bet konkrēti Valmieras gadījumā redz, ka visu laiku darba vietas nāk klāt. Un tagad vēl tas industriālais parks attīstīsies, tur atkal būs darba vietas. Mēs arī rūpnīcu vienu ceļam, kur atkal būs darba vietas kaut kādas klāt. Un pats galvenais, lai cilvēkiem darbs un ienākumi. Un ja darbs un ienākumi, tad tas atkal iegriež to tālāko ritenīti, kas dod to impulsu citai attīstībai. Jāpiebilst, ka būvvaldē ir akceptēts arī jauns projekts būvfirmai Sijā Sanārta Mālu ielā daudzdzīvokļu nama būvniecībai. Bet tagad gan dosimies reklāmas pauzē, bet pēc tās palieciet ar mums, jo stāstīsim par jaunumiem Mini-zoo Mežiņi, kā arī būsim klāt dzīves stila festivāla Kino pedāls 10. jubilejā. Valmierā jau 10. gadu norisinās dzīves stila festivāls Kino pedāls, vienojot kino un velo piekritējus. Un ik gadu festivāls ir gaidīts kā jauniem dalībniekiem, tā arī tiem, kuri piedalās visus festivāla gadus. Nākamajā sižetā ielūkosimies, kā tad tas ir aizvadīts. Dzīves stila festivāls Kino pedāls šogad svin 10 gadu jubileju. Šogad pasākums notika 2 dienas. 10. maijā tika rīkots kinovakars, kur laikā cilvēkiem bija iespēja vairākās vietās Valmierā vērot dažādas filmas, kas tika rādītas arī pirmajā Kino pedālī. Savukārt pats velobrauciens tika rīkots 11. maijā. Starp dalībniekiem bija arī tādi, kas piedalās jau visus 10 gadus. Kustēšanās, kopā būšana, velosipēdi. Gan jau viens no tiem galvenajiem iemesliem ir brīvā laika pavadīšana. Tieši tā. Tieši tā. Sieva, viņa man aktīvisti atrada kādu jaunu pasākumu, tāpēc mēs te esam. Viņš nav kļuvis pārāk liels, ka vairs negribās, ka ir pa daudz. Jo mēs sākām tieši ar domu, ka tas ir ģimenei, ka nav baigais pūlis, ka ir čiliņš, ka ir viss forši. Tā kā ir vairāk, bet nav pa daudz. Dzīves stila festivāla idejas autors Rolands Mābārds stāsta, Kinopedāls tika radīts ar domu, lai cilvēkiem būtu iespēja aktīvi pavadīt kopā brīvo laiku. Jo riteņbraukšanas sacensības Latvijā ir daudz, bet tieši šāds pasākums ir vienīgais Latvijā. Tāda sajūta, ka cilvēki joprojām mīl Kinopedāli, un aizvien īstenībā pēc Covid, man liekas, ka bija pat tāds uzrāviens, un tā mēs katru līdz galam saskaitīt nevaram, jo biļetes neviens nepērk un nekā speciāli nereģistrējās, bet pēc tā kopējā skaita, cik izspēlē to spēli, mēs redzam, ka vidēji tas ir 1000 un plus cilvēki izbrauc katru gadu Kinopedāli. Kinopedāls ir veidots tā kā tāds, neteiksim, tas nav sporta pasākums, tas tāds kultūras un kustības aktīva dzīvesveida mikslis. Un faktiski īstenībā Kinopedāls tāds Latvijā ir vienīgais. Jā, tad dzīves stila tāds velo pasākums. Un kā mēs zinām, kustība jau ir pats svarīgākais. Bez kustības nav dzīvības. Tā kā visi, kas atbraukuši malači, tie, kas kaut ko citu kustās, arī malači. Galvenais ir kustēties. Arī paši Kinopedāļu dalībnieki iedrošina cilvēkus, kur dažādu iemeslu dēļ vēl nav ņēmuši dalību Kinopedālī. Motivācija citām ģimenēm ir vienkārši kopā pavadīts laiks. Kas var būt labāk? Šis čalis izauga no šitā vecuma līdz šitam vecumam, un tās ir atmiņas. Vajag sākt ar ģimenes pedāli. Tas ir vieglāks, sajūtīs tās labās emocijas un tad ies tālāk. Gan organizētāji, gan paši sacensību dalībnieki atzīst, ka pati galvenā vērtība šim pasākumam ir tas, ka var dienu pavadīt kopā ar ģimenes locekļiem un līdzīgi domājošiem aktīvistiem. Mini-zoo Mežiņi Dikļu pagastā ar uzņēmējdarbības atbalsta programmu Zīle finansējumu savā saimniecībā ir izbūvējuši jaunu kafejnīcu ar mājās gatavotu ēdienu. Dosimies ciemos! Mini-zoo Mežiņi jau vairāk nekā 5 gadus ir atvērts ikvienam interesantam. Sētā mājo apmēram 400 dzīvnieku, lielākā daļa no tiem ir Latvijas laukiem raksturīgi mājdzīvnieki, piemēram, truši un mājputni. Tomēr nelielā skaitā sastopami ir arī eksotiskākie mītnieki. Mūsu tā pamatdoma ir nevis tā vienkārši zoo, kur cilvēki staigā gar būriem
un apskatās un atkal iet prom. Šī tomēr ir vieta, kur dzīvniekus satikt tuvāk, kur var ar viņiem tuvāk parunāties, nedaudz viņus pabarot, lai varētu arī paglaudīt un pieskarties. Ļoti daudz šeit uzturās ģimenes ar bērniem, tieši ir šie pamata mūsu viesi. Tad patiesībā katru dienu, projām ejot, no viņiem atvadoties, es dzirdēju ļoti daudz reižu, ka bērni saka mammai, mamma, es gribu ēst. Un tad radās šī doma, ka jā, varbūt kafejnīca. Patiesībā iesākām ar mājas kafejnīcas dienām, kas notika augustā pirms jau jāsaka, laikam 3 gadiem, kad pamēģinājām, sapratām, ka grūti ir, bet varbūt var. Un tad pagājušajā pavasarī izdomājām, ka tad ir laiks laikam šo kafejnīcu iesākt ļoti nedaudz. Un uzrakstīju Zīles projektu, un tur guvu atbalstu un dabūju nelielu naudiņu, lai nopirktu tādas lietas, kā vajag. Man ļoti patīk šis Zīles projekts tieši ar to, ka viņu ir ļoti, ļoti vienkārši uzrakstīt. Un kas man bija ļoti svarīgi, ka man nebija jāmeklē, kā daudzos projektos, visu laiku lētākais, ko iegādāties. Es varēju nopirkt to, kas man tiešām ir vajadzīgs, un izvēlēties to, kas man patīk. Līdz ar to, izveidojot arī dizainiski varbūt patīkamāku to telpu un iekārtas un traukus, es varēju nopirkt tādas, kā es vēlējos, tieši pieskaņot mūsu apstākļiem. Ņemot vērā, ka šī nav vieta, kur cilvēki apmeklē ikdienā, un lielākā daļa viesu šeit iegriežas vien pāris reizes sezonā, visbiežāk brīvdienās vai atpūtas izbraucienu laikā, ēdienkarte ir īpaši pielāgota šādam apmeklējumam, piedāvājot vienkāršus vietējiem produktiem bagāts un sezonāli piemērots ēdienus. Es izvēlējos sākotnēji ļoti vienkārši cept pankūkus un vafels un dažkārt uzvārīt zupu vai plovu pa lielākiem svētkiem. Un šodien atkārtojas, jo nav tā, ka vajag ļoti lielu to dažādību, lai katru dienu nākot ēst var izvēlēties kaut ko citu. Tomēr arī šeit produktu izvēlē man bija ļoti svarīgi tas, ka šie produkti ir nākuši šeit pat vietējie Valmieras novada. Pagājušajā gadā pienu mums deva mūsu zilā govs Grieta. Un visus piena produktus, biespienu, saldo krējumu, sviestu, visu mēs gatavojām no šīs govs piena. Līdz ar to visiem bija iespējams nogaršot tieši Latvijas zilās govs, kas ir mums aizsargājamais ģenētiskais resurs. Ja? Tieši viņas šo ļoti, ļoti garšīgā piena izstrādājums. Pateicoties uzņēmējdarbības atbalsta programmas Zīle finansējumam, tika iegādātas vairākas svarīgas iekārtas. Starp tām ir leduskapis, vafeļu pana un pankūku pana, kā arī visi nepieciešamie trauki virtuvei. Papildus tam tika nodrošināta arī trauku mazgājumā mašīna, kas būtiski atvieglo ikdienas darbu. Taču runājot par nākotnes iecerēm, saimnieces domāšana būtiski atšķiras no lielākās daļas biznesa pieejas, kur valda uzskats, ka vienmēr vajag tiekties pēc lielāka apjoma, paplašināšanās un nepārtrauktām investīcijām. Patiesībā šis viss ir tā kā vairāk mans hobijs un mans prieks. Es negribu šeit lielas cilvēku masas, arī apmeklētāju skaita ziņā. Patiesībā ir jāpietiek ar tik, cik ir šobrīd. Tas, ko var uzlabot, uztaisīt labākus mājas dzīvniekiem, visu laiku tāpat ir jāremontē aploki un kaut ko jaunu jāuztaisa, jaukāks šopavasar uzbūvējām nojumīti viesiem, atkal jaunu kaut ko tā uzlabot, bet nevis vērsties ļoti lielos plašumos ar lieliem finansu ieguldījumiem. Nē, tik cik mēs šeit nopelnam un varam atļauties, tik mēs šeit uzlabojam un paplašinam. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Stāsti, kas aizved pagātnē, kas atklāja daudz jaunu par mums pašiem, kas iedvesmo un kas aicina izzināt plašāk, kas ilgi bijuši neatklāti un kas dzīvo starp mums. 17. maijā Valmieras novadā norisināsies muzeja nakts, piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu. Savas durvis apmeklētājiem vērs Dievnami, Muižas, Valmieras pilsdrupu teritorijā norisināsies Hanzas tirdziņš radīts Valmieras novadā, būs iespēja apmeklēt un izzināt jaunāko Valmieras katlu māju, doties naksnīgos izbraucienos ar sliežu velosipēdiem Zilākalnā un vēl daudz ko citu. Šī ir tikai neliela daļa no plašās muzeja nakts programmas Valmieras novadā, bet vairāk uzzināsiet tīmekļa vietnē valmierasnovads.lv.
Vēl šajā nedēļā ceļi vedīs uz Gaujasplosnieku galvaspilsētu Strenčiem. Pilsētā svinēs 28. Gaujasplosnieku svētkus. Svētku kulminācija būs sestdien 17. maijā, kad norisināsies svētku tirdziņš, notiks svētku plosta sagaidīšana kopā ar vokālo grupu Melodija un pūtēju orķestri Strenči. Svētku programmu bagātinās mūzikas un dejas maģija koncertā Pieskārieni, horeogrāfis un dejotājs Ievas Kemleres veidota koncerta programma, kas tapusi sadarbībā ar solistu Daumantu Kalniņu un Latvijā zināmiem mūziķiem un dejotājiem. Pievakarē uz skatuves kāps tautas deju kolektīvu grupa Labvēlīgais tips un ballē uz dejām aicinās grupa Selta Kniede. Bet maijs Valmieras novadā patiešām ir bagāts ar svētkiem, jo jau nākamnedēļ 24. maijā Saldējuma galvaspilsēta Rūjena aicinās viesus no malu malām. Būs gan svētku tirdziņš, gan aktīvās un radošās nodarbes bērniem un jauniešiem. Īpaši gards notikums norisināsies pie Rūjenas saldējuma ražotnes, kur varēs baudīt svaigi ražotu saldējumu. Visas dienas garumā izskanēs dažādi koncerti, bet svētku kulminācijā būs iespēja baudīt plašu koncertu programmu, kurā uzstāsies mūziķis Normons Rutulis, grupa Tumsa, grupa Olas un svētku balle kopā ar grupu Debespuses. Lai ražana un bagātīga jūsu svētku programma Valmieras novadā!